Labrīt! Šorīt pamodās Santorīni salā, vulkāna krāteri. Santorīni, kur vairāk ir baznīcas nekā mājas. Pilns ar ēzeļiem, dafigā vīniņa, dažādi krāsu pludmales, 15,000 cilvēki apmēram. Un liela iespējamība, ka šis vulkāns ies pa gaisu, un tad jau mēs te arī piedalīsies nākamajā salas transformācijas procesā. Un tad šodien doma izskriet nedaudz aplīt, izjāt ar ēzeli, iedzert kādu vīniņu, ielikt no kāda akmens ūdenī un doties tālāk ceļojumā, tripiņā. Nu, protams, jāizlaiž ar ēzelīšiem, ir tas tāds slavenākais transporta līdzeklis. Labākais ēzeļu transports. Nu, tad mēs skaistajā Santorīnī uzkāpuši, jā, esam ar ēzeli. Ar ēzeļu palīdzību mēs uzkāpam. Ļoti skaistas lietas un vietas. Kāšanas piemineklis mums. Perfekti. Jā. Tāda vieta, ko gribās fotografēt. Tad mīlam Santorīni, bet augšā viens džeks tikai diršan. Laižam uz Kamārī, ko pludmalīt noķert. To mēs izvēlējāmies no visa šī piedāvājuma. Uz dūlo šaujam uz šito. Šādā vulkāniskā pludmalē dosimies Egejas jūrā baudīt ūdeni. Nesezonā, protams. Vispār viss pludmali mūsē. Bet ūdens tik silts, nav tā kā mums kārtīgā vasarā. Atbrauc tev uz pludmali, šausmīgi izreklamēt pa visu pasauli. Pludmali tā kā kartupeļu lauks, kas tad te neviens smilti nav. Visi melni, brūni, pelēksi. Johaidī neviens cilvēks arī nav. Kas te ir pa vietu vispār? Un kas ir tas pa moliņu vispār? Nu, tur viens molišs un tur viens. Nu, tagad tāds būtu iedirsis kāds bišķi te jūrā, reku bišķi te gājis tālāk, tur bišķi iedirsis šitur un tur aizgāja kalnos tālāk dzīvot. Tas lielais milzens dirsais.